Ejam, parādīšu 3 lietas, kas man palīdzēja nomest svaru. Pirmais. Kā es domāju, vispār to runā? Kaloriju deficīts. Šodien man ārsta rokraksts vajag visu ātri iziet cauri. Otrais punkts. Trešais punkts. Otrais punkts. Mums ir treniņi. Un tā tu mēģini un saproti, ka tu biji pie ārsta, ko viņš tev izrakstīja. Ja es trenējos, vai daru fizisku darbu, vai tas ir baļķis cilvēku mežā un tā tālāk, vai būvēju māju, whatever. Skaties, es trenējos, un tas uzreiz automātiski man ietekmē, ko es ēdu ikdienā. Bet ne visiem, bet man tas reāli palīdz. Jo, ja es netrenējos un esmu mazkustīgs, līdz ar to tas ietekmē arī man dietu. Čaukaimiņi. Trešais. Visi runā tikai par kaloriju deficītu. Sabalansēts uzturs. Es nerunāju tikai par to, ka tev tikai jāēd gaļa, bet tev ir jāēd graudaugi, pākšaugi, augi, augļi, dārzeņi, viss, daudz dažādas krāsainas ēdienas, zupas, visu šķiedrvielas, lai var normāli nolikt Bruno Lācis pie vietas. Tā kā tā. Protams, ja tu ēdīsi ļoti pareizi veselīgi un tev būs vairāk uzņemtas kalorijas nekā patērētas, aizmirst, ka nometīs svaru. Es vēl iesaku, neiedzen sevi stresā. Ēd to, kas arī garšo, gatavo garšīgi, bet ar mēru. Ko es esmu ievērojis arī uz sevi, ja es sev uzlieku uz tādas suņu diētas, diētas. Un sev stresā, un man svars nemaz nekristās nost, jo es biju katojis veitu, un ēdu visu tik līni, tikai vārītu, bet man svars, man tauku procents pat nekristās. Bet tad es atļāvos bišķi, kaut ko bišķi, kādu maķīt vai vēl, bet ar mēru es runāju. Uzreiz tauku procents ir mazāks, un viss notika. Es nezinu, kā tas strādā, bet, tā tas strādā. Tā kā tu vari paturēt šo prātā, neiedzen sevi stresā. Kaloriju deficīts, tas ir pirmkārt. Otrkārt, treniņi. Mēs arī plusā patērējam vairāk kalorijas un tā tālāk. Trešais, mums ir sabalansēts uzturs, veselīgi paika. Un te tāda bonusiņš. Neiedzen sev stresā, izbaud dzīvi. Tu neesi suns.